Atkal neapšaubām svarīga uzvara. Kāda bija spēle? Nu, laikam, ja atvērs to saucamo flashscore, liksies 3-0, droši jau var pabeigt spēli, bet kaut kā nenospēlējām līdz galam standarta situācijās, pie kā mums ir diezgan vēl jāpiestrādā. Bet labi, ka uzvarējām, vismaz no kļūdām mācīties tagad būs vieglāk pēc uzvaras, tāpēc piestrādāsim pirms nākamās spēles pie standartiem, bet uz tablo 5 goli, kā uzbrukošiem spēlētājiem patīkami. Kāda bija tā emocionālā situācija un atmosfēra komandā pēc tāda vājā sezonas sākuma? Redzējām no malas, ka tā ilgāka tāda kopējā visas komandas tāda uzruna bija. Cik mums no attāluma bija redzams, ko izrunājāt un kāda bija atmosfēra pirms mača? Baigi daudz jau neko nevar izmainīt ar runu, jau zin kā uz laukuma daudz, kas ir jādara vairāk nekā runājot, bet uzmundrinājām viens otru ar kaut kādiem vārdiem. Diezgan laba nedēļa bija arī treniņu procesā, katrs atdeva maksimumu un šodien arī to varēja redzēt laukumā. Kā pats savu sniegumu novērtēt? No sākuma laikam izcēlies ar saplēsto kreklu, pēc tam arī vārdgums. Jā, pirmajā minūtē uzreiz saplēst. No vienas puses grūti, bet patīkam beidzot nospēlēt tās 80 minūtes. Cerams, ka būs vēl vairāk tādas spēles, uzņemšu formu un patīkam pabeigt ar 1+1 šo spēli. Atmosfēra pēc uzvarām arī krietni labāk. Protams, tagad redzēsim autobusā, būs jautrāks brauciens atpakaļ. Paldies tev! Paldies.